Labdien, draugi! Labdien, brāļi, māsas, Jēzu Kristu! Šī gada 30. janvārī notiks Tukuma novada lūgšanu brokastis. Tas ir starpkonfesionāls notikums, kad vienreiz gadā kristīgās draudzes un pašvaldība aicina kopā dažādu jomu līderus, uzņēmējus, garīdzniekus, lauksaimniekus, politiķus, kultūras, sporta un izglītības, kā arī nevalstiskā sektora vadītājus un līderus. Pasākuma mērķis ir savstarpēji iepazīties tuvāk, veidot vienotību novadā, atbalstīt ar ziedojumiem kādu labdarības projektu vai biedrību un, protams, kopīgi lūgt Dievu par mums uzticēto novadu. Man kā kristietim ir ārkārtīgi nozīmīgi tas, ka mums tiek dota platforma, autoritāte un iespēja pilnīgi atklāt caur mūziku, caur liecībām, caur cienestu, caur uzrunu, pasludināt evaņģēliju vēsti un dalīties ar liecību par to, ko Kristus darījis mūsu dzīvē. Kā mēs izdzīvojam savu ticību. Svarīgi, ka šogad Tukuma novada lūgšana brokastīs saziedotie līdzekļi tiks novirzīti biedrībai Vienota dažādībā, kura kalpo bērniem ar invaliditāti un kustību traucējumiem. Paldies Dievam par katras konfesijas cilvēku ieguldīšanos, veidojot un organizējot šīs Tukuma novada lūgšana brokastis. Un šodien vēršos pie jums, cienītie garīdznieki un draudžu locekļi, ar lūgumu. Ar savām lūgšanām atbalstīt šo pasākumu. Kļūstiet par daļu no šīs svarīgā evaņģēliskā notikuma savos draudžu dievkalpojumos 24. un 25. janvārī, lūdzot par Dieva svētību, par gara vadību un par auglīgām lūgšanu brokastīm, un, ja iespējams, arī ziedojot šim labdarības darbam. Kā arī ļoti vēlos aicināt jūs pastāvīgi savās mājās un lūgšanu vakaros no 25. līdz 30. janvārim lūgt par šo notikumu. Lūgšanām ir spēks un lūgšanām ir liela nozīme. Mūsu organizātoru komandas karstākā vēlēšanās ir, lai Kristus pats garīgi atnāk uz šīm brokastīm, lai ir viņa klātbūtne un godība, lai ir jūtama, lai viņš uzrunā un svētī dalībniekus un Kristus vārds, lai tiek pagodināts. Lai Dievs svētī jūs, mūsu draudzes un mūsu kopīgo darbu evaņģēlija pasludināšanā Tukuma novadā. Esiet svētīti!